Gadsimtiem ilgi lielvaras ar fizisku spēku un diplomātisku spiedienu ir pakļāvušas Latvijas valsti, liedzot iespēju lemt par savu nākotni. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija ir kļuvusi par daļu no valstu savienības, kurā arī mazo valstu pārstāvjiem ir iespēja panākt sev vēlamu rezultātu demokrātiskā ceļā. Eiropas parlamentā no vairāk kā 700 deputātu 9 pārstāv Latviju. Viens no viņiem ir Krišjānis Kariņš. Es esmu dzimis, uzaudzis Amerikas Savienotajās valstīs. Pabeigdams savas studijas, es ļoti gribēju pārcelties uz Rīgu, lai savu dzīvi saistītu ar mūsu valsti. Būt daļa no mūsu valsts atjaunošanas, no tās augšupējas. Brisele ir Eiropas politikas centrs. Tā ir mājas vieta vairākām Eiropas Savienības institūcijām un citām starptautiskām organizācijām. Arī Eiropas parlamenta deputātu pamatdarbs noris Briselē. Deputāti šeit ierodas gandrīz katru nedēļu no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Es strādāju lielākā grupā, jeb frakcijā, kas saucās Eiropas Tautas partija, kas faktiski dod man vislielākās iespējas tieši aizstāvēt mūsu valsts intereses, jo pārliecinot kolēģis Eiropas Tautas partijas grupā ir liela iespēja, un tā ir arī pierādījies, ka var līdz ar to pārliecināt visu parlamentu un panākt labvēlīgas balsojumus. Individuāli Latvijas politiskās ietekmes iespējas parlamentā ir ierobežotas, taču sadarbojoties ar citām dalībvalstīm un radnieciskām politisko spēku grupām, iespējams panākt sev vēlamu rezultātu. Var ietekmēt pirmkārt ar savu argumentāciju, otrkārt pakāpeniski pārliecinot deputātus, kas nāk no valstīm, kur ir daudz vairāk to delegātu. Vienkāršoti runājot, manā frakcijā pārliecina pareizo Vāciju, tos pārliecinājis 45 cilvēkus. Latvijas attiecībās ar Krieviju viens no neatrisinātajiem jautājumiem ir lielā kaimiņa monopola stāvoklis energoresursu piegādēs. Piemēram, katrai Eiropas valstī gāze tiek pārdota ar atšķirīgiem nosacījumiem. Vislētāk gāze maksā lielajām Eiropas valstīm, visdārgāk mazajām Austrumeiropas valstīm. Mēs maksājam, skatieties, vairumtirdzniecības cenas, mēs maksājam arī šobrīd dārgāk par vāciešiem. Kaut gan viņiem Krievijas gāze paiet daudz tālākā ceļā dārgi zem Baltijas jūras, mums ir Inčukalnu krātuve, kas vēl rietum Krievijas apgabals ziemas mēnešos apgādā. Nevis mēs importējam, bet no Inčukalnu mēs eksportējam atpakaļ uz Krieviju. Mums ir dārgāk. Krievija pirmkārt noteikti vēlēs šo monopolu stāvokli saglabāt, jo kas vēl var būt labāks kā monopola stāvoklis tirgū, jo monopola stāvoklis ļauj darīt to, ka principā var noteikt cenas, var daļai ietekmēt to teiksim, patērētāju, caur lielā mērā tā, ka tam patērētājiem nav citur, kur likties nemaz arī. Un tas, protams, var ietekmēt arī to, ka politiski tomēr mums ir jāatskatās, ko domā Gazproms, ko domā arī tai skaitā, protams, Krievija. Lai panāktu likumprojekta pieņemšanu, kas Latvijai dos labākus nosacījumus pērkot Krievijas gāzi, deputāta Krišjāņa Kariņa komandai bija jāpaveic apjomīgs darbs vairāk kā gada garumā. Es uzņēmos šo gribēdams daļēji izlīdzināt spēles laukumu, lai vairs nebūtu tā, kad Krievijas energo piegādātājs ir visvarens, bet katra dalībvalsts, tai skaitā mēs, Latvija, tikai tāds mazs un mazspējīgs. 2011. gada februārī Eiropas Savienības valstu līderi nolēma, ka valstu starpā nepieciešama labāka koordinācija attiecībās ar tādiem ārējiem enerģijas piegādātājiem kā Krievija. Rūpniecības, enerģētikas un izpētes komitejas biedri ziņojuma sagatavošanu, kas kļūs par pamatu enerģētikas likumprojektam, nolēma uzticēt Kariņam. Šobrīd situācija ļoti vienkārša. Gazproms, slēdzot līgumus, tur visas kartes rokā, redz, kas notiek, bet no Eiropas puses katra dalībvalsts tur tikai to vienu, to savu kārti. Ar šo likumu pieņemšanu Eiropai tagad visi sāks redzēt tās kārtas un būs viens reāls pretspēks Gazpromam, kurš līdz šim ir bijis faktiski visvarens. Pirmajā komitejas sēdē, kurā notika viedokļu apmaiņa par Kariņa topošo ziņojumu, kļuva skaidrs, ka atbalsts Kariņa sāktajam darbam būs. Lai Eiropas parlaments varētu balsot par kādu likumprojektu, tas jāatbalsta ne tikai deputātiem. Atbildīgajiem ziņotājiem likumprojekts arī jāsaskaņo ar Eiropas padomi. To veido visu Savienības valstu vadītāju.
Izaicinājums, protams, būs, lai šī likumdošana tiktu pieņemta, bet no Eiropas padomes puses būs no atsevišķām dalībvalstīm pretestība tam, ka Eiropas komisija jebkādā veidā iesaistītos viņu divpusējās attiecībās. Par galveno šķērsli likumprojekta pieņemšanā varēja kļūt dažu lielo Eiropas valstu nevēlēšanās atklāt savu līgumu nosacījumus ar Krievijas energoresursu piegādātājiem. Komitejā gūtais atbalsts liecināja, ka šo šķērsli izdosies pārvarēt. Kariņa birojā sākās likumprojekta sagatavošana, kurā iesaistījās visa deputāta komanda. Es ļoti līdzīgi kā frakcijā es strādāju komandā, bet es esmu tikai tik spējīgs, cik es esmu bijis spējīgs izveidot vienu kompetentu komandu ap mani. Spēcīgs instruments jebkurās politiskajās sarunās ir mediji. Ar ceturtās varas starpniecību jebkuram jautājumam var radīt lielāku rezonanci un pievērst sabiedrības uzmanību. Gatavojot enerģētikas likumprojektu, Kariņš regulāri tikās gan ar ārvalstu, gan Latvijas žurnālistiem. Tas man dod iespēju no savas puses skaidrot, kā es redzu, kas šeit notiek, kas ir svarīgi, kas tas ir, ko es daru un kādā veidā mēs mūsu valsts intereses aizstāvam un panākam tieši konkrēti Eiropas Savienības likumdošanā. Reiz Kariņam ar mediju palīdzību jau izdevies ietekmēt Eiropas nostāju Latvijai būtiskā jautājumā. Savulaik Kariņa uzmanību pievērsa Francijas vēlme Krievijai pārdot ātrgaitas karukuģus Mistral, kurus bija paredzēts izvietot Kaļiņingradas apgabalā netālu no Latvijas. Es, kā Latvijas pilsonis, gribēju šo lietu apturēt. Tad es skatos, kas ir manās rokās, kādas spējas. Lai turpmāk nepieļautu darījumus, kas apdraud Eiropas drošības politiku, Kariņš pievērsa šim jautājumam mediju uzmanību un ierosināja parlamenta debates. Parlamenta deputāti, diskutējot par Mistral karukuģu lietu, formulēja parlamenta kopējo nostāju šajā jautājumā. Un ir izveidots precedents, ka nākotnē, ja Francija vai Itālija vai jebkura valsts gribētu pārdot kara tehniku Krievijai, tā vairs nevarēs to vienkārši fiks nosēkt divpusēji un izdarīt. Tai ir jāņem vērā tomēr Eiropas kopējās intereses un būs spiest runāt ar citām dalībvalstīm, tai skaitā Latviju, vai tas ir vai nav mūsu interesēs. Mediji spēlēs svarīgu lomu arī Kariņa komandas darbā pie enerģētikas likumprojekta, taču tā virzība cauri visām parlamenta formalitātēm ir lēns process. Tāpēc komitejas darba kārtībā tas nokļūst tikai pēc vairākiem mēnešiem. Tikmēr citi deputāta darbi ved viņu arī ārpus Briseles. Katrā nedēļas ietvaros es esmu arī Rīgā. Visbiežāk es izlidoju pirmdien, es mājās atlidoju ceturtdienas vakarā, tātad katra piekdiena es pavadu Latvijā, vai tas ir Rīgā, vai es braucu ārpusē, es tiekos ar skolēniem, es tiekos ar pensionāriem, es tiekos ar pašvaldību vadītājiem, es tiekos ar uzņēmējiem, ar visdažādākām grupām, lai gan saprast, kas tas ir, kas viņas interesē, gan, protams, stāstīt, kas tas ir, ko es daru. Latvijā viens no Krišjāņa Kariņa projektiem ir iniciatīva Uzņēmīgi cilvēki Latvijas izaugsmei. Kopīgi ar vairākiem uzņēmējiem viņš tiekas ar vidusskolu audzēkņiem un motivē kļūt par uzņēmējiem, radīt jaunas darba vietas, nevis pamest Latviju labākas dzīves meklējumos. Es gribētu satikt pēc gada vai diviem jaunus cilvēkus, kuri saka, ka viņiem pēdīgi tas pēdējais mazais grūdienis varbūt ir bijis, ka viņi tomēr izlēma uzsākt savu uzņēmumu. Arī pašam Kariņam ir bagāta uzņēmējdarbības pieredze. Savulaik no Amerikas pārcēlies uz dzīvi Latvijā, viņš kļuva par uzņēmēju, jo birokrātisku formalitāšu dēļ neieguva darbu universitātē. Viņš ir pārliecināts, ka veiksmi nosaka paša cilvēka uzņēmība un spēja saskatīt iespējas pat šķietamā bezizejas situācijā. Nākamais pieturas punkts ir Strasbūra. Uz šarmanto Francijas pilsētiņu Eiropas parlaments pārceļas reizi mēnesī uz 1 nedēļu ilgu plenārsēdi. Vienlaikus šeit notiek arī apspriedes un debates.
Pagājuši jau vairāki mēneši, kopš Kariņa komanda gatavo likumprojektu, kas ieliks pamatus vienotai Eiropas enerģētikas likumdošanai. Beidzot notiks tā apspriešana komitejā, kas atbild par enerģētiku. Faktiski mums tā franču pozīcija ir tik daudzos gadījumos pilnīgi pretēji mūsu valsts interesēm. Tas tā, savā ziņā tas ir padomes viedoklis, bet viņš absolūti negūs nekādu atbalstu parlamentā. Pasies, kas mums visi tie kompromisi, mums ir pilnīgi visi, izņemot komunisti, mūsu atbalsta. Diskusiju iznākumu gaida arī Eiropas Tautas partijas grupas vadītājs Žozefs Dauls. Diskusijās Kariņa kunga ierosinājums ekonomikas jomā visi ņem vērā. Viņu ļoti respektē. Mēs esam ļoti apmierināti, ka viņš ir tieši mūsu grupā, jo, kad viedokļi dalās, viņš vienmēr ierauga būtisko. Enerģētikas ziņojuma sagatavošana ir pierādījums tam, cik svarīga Eiropas parlamentā ir kompromisu māksla. Lai to nenoraidītu, iespēja robežās jāņem vērā visu pušu intereses. Man šķiet, ir ļoti svarīgi, ka parlamentam kā veselumam ir tik stingra un vienota pozīcija, cik iespējams. Arī no manas frakcijas kolēģi vienā jautājumā iesniedza priekšlikumu 1 un priekšlikumu 2, kas ir pilnīgi pretēji viens otram. Tātad, ja piekrīt vienam, nepiekrīt otram, ja piekrīt otram, nepiekrīt pirmam. Un līdzīgi priekšlikumi pāris arī nāca no citām politiskajām frakcijām. Es neesmu piekritis nevienam, ne otram galējam viedoklim, bet visi mani labojumi atrodas kaut kur pa vidu. Un tas ir faktiski tās politikas būtība šeit, ka jo te nav pozīcija un opozīcija, valdība un opozīcija, šeit ir visu laiku tomēr jāmeklē vairākums. Parlamenta komiteja gandrīz vienbalsīgi atbalstīja Kariņa piedāvāto stingrāko likumprojekta tekstu. Tas nevien dotu iespēju komisijai ieskatīties visos jau noslēgtajos līgumos, bet arī piešķirtu tiesības nākotnē piedalīties valstu un enerģētikas piegādātāju sarunās vēl pirms līguma slēgšanas. Dodoties ar šādu tekstu, kas bija ar parlamentu stingro aizmuguri, uz Eiropas padomas, uz trīspusējām sarunām kopā ar padomu un Eiropas komisiju, es sastapos ar neticāmu pretestību. Es nezinu, kā to citādi aprakstīt. Ja parlamenta viedoklis kopumā bija atbalstam likumprojektu, bet pastiprinam viņu vēl vairāk, tad padomes dalībvalstu viedoklis bija apturam to likumprojektu vispār. Lielāko Eiropas valstu, Vācijas, Francijas un Itālijas pārstāvi nostājās pret likumprojektu pieņemšanu jebkādā redakcijā. Šīs te valstis, kurām jau ir salīdzinoši dažādots vai diversificēts tirgus, piegāžu tirgus, viņas nav varbūt īpaši ieinteresētas rauties uz kaut kādu kopējo politiku, kas var, sarežģīt ar viņu attiecības ar, tiem piegādātājiem, kas viņām jau ir. Tālākais darbs pie likumprojekta izdevās lielā mērā pateicoties Ziemeļeiropas un Mazo Austrumeiropas valstu pārstāvju atbalstam. Par vienu no galvenajiem likumprojekta vēstniekiem kļuva Dānija, kas tajā laikā bija Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Šī likumdošana ir ļoti svarīga, jo Eiropas atkarība no Krievijas gāzes un tuvo austrumu jēlnaftas tikai pieaug. Tāpēc nepieciešami visiem vienādi nosacījumi. Es neatbalstu monopolus, nedz valsts, nedz privātos. Bet ļoti daudz neformāli sazvanoties, satiekoties ar Dānijas ekonomikas ministru, mēs lēnām strādājām un atradām tekstu, kur pa spīti lielo dalībvalstu pretestībai padoma bija ar mieru pieņemt. Pēc pusgadu ilgām sarunām likumprojekta gala teksts bija gatavs, un tas tika iekļauts plenārsēdes balsojumā 13. septembrī. Bet intrigas ap to turpināja vērties. Eiropas padome atbalstīja tikai jauno likumprojekta versiju, taču parlamenta kreisais flanks paziņoja, ka šādā redakcijā tas vairs nebūs tik iedarbīgs un pēkšņi atteicās to atbalstīt. Es tad sāku strādāt ar individuāliem deputātiem no atsevišķām dalībvalstīm, kur interesēs, kā deputātiem no, Ungārijas vai no citas valsts, ka viņiem varbūt tomēr, lai kādā krāsā viņu politiskā pārliecība, tomēr viņiem šāds likumprojekts nākt arī viņiem un viņu patērētājiem pa labu. Tuvojoties plenārsēdes balsojumam, nepieciešamais deputātu skaits bija piekritis atbalstīt likumprojektu, taču visu bija jāizšķir reālajam balsojumam. Parlamentu ēku Strasbūrā pieskandina zvans. Tas aicina uz plenārsēdi.
Lielo parlamenta zāli piepilda deputāti un balsojums var sākties. Tajā tiešā balsojumā kļūst arī reizēm sarežģīti, jo tikai nosauc likumdošana un attiecīgo grozījumu pantu, kurš par, kurš pret, kurš atturas. Un tie panti ir pat simtiem viens pēc otra. Tātad tur ir ļoti koncentrēti. Pienāca kārta arī balsojumam par Kariņa gatavoto likumprojektu. Tas bija viens no retajiem balsojumiem Eiropas parlamenta plenāra sesijā, Strasbūrā, tajā gala balsojumā, kur bija tāds pilnīgs klusums balsojumos, jo visi gan pār, gan pret skaitīja, kā ta būs. Likumprojekts tika pieņemts ar 61% balsu pārsvaru. Interesanti, ka Eiropas komisija tajā pašā laikā, kad virzījās uz to gala balsojumu, nedēļu pirms, es domāju, ka tīri taktiski nedēļu pirms, viņi izdomāja atklāt faktu, ka viņi formāli vēršas pret Gazprom, izmeklējot to, vai gadījumā nav tā, ka Austrum Eiropā Gazprom ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo mūsu gadījumā savu monopolu stāvokli, liekot mums visiem patērētājiem maksāt nesamērīgi lielas cenas. Protams, Krievijas reakcija ir ļoti satraukta, jo viņi saprot, un viņi labi saprot, ja izveidotos tiesvedība, viņi visdrīzāk viņu zaudēs. Reālu labumu no Kariņa komandas sagatavotā enerģētikas likumprojekta galu galā jutīs ik viens Latvijas gāzes patērētājs. Valstīm ir jārēķinās, ka Eiropas komisija tomēr skatīsies uz, teiksim, šiem te nolīgumiem par piegādēm un beigās tomēr tas arī šo tirgu kopīgi padara caurspīdīgāk un caurskatāmāk. Jo, ja mēs skatāmies jau šobrīd pēdējos 2 gadus, Gazprom ir samazinājis mums piegādes cenu par 15%. Kāpēc? Ne jau tāpēc, ka Gazprom pēkšņi ir jūties, ka viņiem jāsamazina Latvijai šīs cenas, bet tāpēc, ka tomēr uz šīm cenām ir izdarīts spiediens gan uz to, ka Latvija ir sākus aktīvāk skatīties, attīstīt savus atjaunojamos vietējos resursus, gan mēģināt tomēr domāt arī par iespējamiem, teiksim, diversificēt, vai nu tas ir caur šķidrinātās gāzes terminālu, vai nu tas ir potenciāli caur, teiksim, piedalīšanos arī citu lielos projektos. Eiropas parlamenta mašīna nav viegli vadāma, taču tai ir noteikumi un likumi kā ikvienai sistēmai. Vienīgi atliek tos apgūt. Diplomātiski un stratēģiski domājošs deputāts spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanu arī tad, ja pārstāv mazu valsti. Es domāju, ka Kariņš ir labs piemērs tam, ka nav nepieciešams būt lielas valsts pārstāvji. Arī mazas valstis, kā Latvija un Zviedrija, ja mēs apvienojam spēkus, mēs varam ietekmēt situāciju. Un Kariņš to ir pierādījis. Ja tu kā cilvēks, ja tu kā valsts, ja tevi pārstāv, kuri ir aktīvi, kuri uzstājīgi, kuri nesēž vai ne rokas klēpī turēdām, ko nu es, bet kas iet un argumentē un dara, var panākt. Visu nevar panākt. Bet paskatāmies, arī Vācija nevar visu panākt. Viņi gribēja nobremzēt to manu likumprojektu, viņi nespēja. Un tā ir lielākā valsts, kas Eiropā ir. Tātad arī mazās valsts var ietekmēt, un pārstāvi no mazām valstīm var ietekmēt ar nosacījumu, kad met pie malas domu, ka mēs nevaram. Mēs varam, mums ir jādara.